5. bauslis. Tev nebūs noslapkavot. Mēs esam apskatījuši garīgo un laicīgo valdību, tas ir dievišķo un tēvišķo varu un paklausību tām. Bet te mēs no sava nama dodamies tālāk pie kaimiņa, lai mācītos, kā mums savā starpā sadzīvot, proti, kā izturēties pret savu tuvāko. Tāpēc šajā bauslī netiek runāts par dieva un valdības varu un tiesībām nogalināt, tomēr netiek noliegts, ka tiem šāda vara un tiesības ir. Jo Dievs savas tiesības sodīt ļaundarus ir atvēlējis valdībai vecāku vietā, kuriem senos laikos, kā lasāms 5. Mūzus grāmatā, 21. nodaļā, 18. pantā, pašiem vajadzēja savus bērnus vest pie tiesas un notiesāt uz nāvi. Tādēļ tas, kas ir aizliegts šajā bauslī, ir aizliegts vienam cilvēkam pret otru, nevis valdībai. Šis bauslis ir pietiekami viegli saprotams un bieži aplūkots, jo katru gadu to dzirdam evaņģēlijā, Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā no 20. līdz 26. pantam, kur Kristus pats to izskaidro un apkopo. Nedrīkst nogalināt ar roku, sirdi, muti, zīmēm, vaipstiem vai arī ar palīdzību un padomu. Tāpēc tiesības dusmoties, sodīt nav dotas katram, bet, kā jau iepriekš sacīts, tikai Dieva pārstāvjiem, tas ir vecākiem un valdībai. Jo tikai Dievam un tiem, kas ir dievišķā kārtā piederas dusmoties, rāt un sodīt šā un citu baušļu pārkāpējus. Tā kā Dievs labi zina, cik pasaule ir ļauna un cik daudz šajā dzīvē ir posta, viņš ar šo un citiem baušļiem nošķir labo no ļaunā, tā labi šis bauslis ir dots. Tāpat kā pret visiem baušļiem ir vērsti dažādi uzbrukumi, tā tas ir arī pret šo. Ir jāapzinās, ka mums jādzīvo daudzu ļaužu vidū, kas dara mums pāri, tā ka mums ir iemesls būt naidīgiem pret viņiem. Piemēram, kad tavs kaimiņš redz tev labāku māju un sētu, vairāk mantas un veiksmes no Dieva nekā viņam, tad tas viņu kaitina, viņš tevi ienīst un nerunā par tevi neko labu. Viņu kūda velns, un šādas velna kūdīšanas dēļ tu iegūsti daudz ienaidnieku, kuri ne miesīgi, ne garīgi nevēl tev neko labu. Tādus ļaudis redzot, mūsu sirds grib trakot, liet asinis un atriepties. Tā rodas atbildes lāsti un sitieni, un visbeidzot seko posts un slepkavība. Te nu Dievs kā laipns tēvs aizsteidzas mums priekšā, iejaucas un grib, lai strīds būtu izbeigts, lai no tā nerastos nekāda nelaime un viens otru nepazudinātu. Tādējādi ar šo bausli viņš grib ikvienu aizstāvēt. Atbrīvot un pasargāt no cita cilvēka nekrietnības un vardarbības, kā arī celt šo bausli ap tuvāko kā mūri, cietoksni un patvērumu, lai viņam miesīgi nevarētu nodarīt ļaunu vai kaitēt. Tā šis bauslis prasa, lai neviens nedara pāri savam tuvākajam kāda ļauna darba dēļ, pat ja viņš to tiešām būtu pelnījis. Jo, kur ir aizliegts nogalināt, tur ir aizliegts arī viss, kas varētu pie tā novest. Dažs gan nenogalina, bet nolād un vēlas, lai pār otru nāktu lāsts un viņam nekas neveiktos. Tā kā tas ir katra cilvēka dabā un ir ierasta lieta, ka neviens nevēlas otra pāridarījumu paciest, tad Dievs grib izskaust sakni un cēloni tam, ka sirds kļūst nikna pret tuvāko. Viņš grib mūs radināt, lai mēs šo bausli vienmēr turam acu priekšā, tajā skatāmies kā spogulī un uzlūkojam Dieva gribu. Turpretī sodīt kādu par pārestību, kas mums nodarīta, mēs ar paļāvīgu sirdi uzticam viņam, piesaucam viņa vārdu un ļaujam pāridarītājiem naidā trakot un dusmot, lai tie dara, ko vien spēj. Lūk, tā lai cilvēks mācās apklusināt dusmas un dzīvot ar pacietīgu, lēnprātīgu sirdi, īpaši pret tiem, kuri dod iemeslu dusmām, tas ir pret ienaidniekiem. Tāpēc vienkāršos ļaudis, cik vien iespējams, ir skaidri jāmāca, ko nozīmē bauslis, tev nebūs noslapkavot. Pirmkārt, tas nozīmē nevienam nedarīt pāri, vispirms ar rokām un darbiem, kā arī neizmantot mēli, lai uz pāridarīšanu kūdītu un dotu padomu, tāpat arī nelietot un neatļaut nekādus līdzekļus vai paņēmienus, kas kādam varētu nodarīt ļaunu, un, visbeidzot, dzīvot tā, lai sirds ne pret vienu nejustu naidu, nec dusmās un naidā vēlētu kādam ļaunu, kā arī tā, lai miesa un dvēsele ir bez vainas pret ikvienu, bet īpaši pret to, kas tev vēl vai dara ļaunu. Darīt ļaunu tādam, kas tev vēl un dara labu, nav cilvēcīgi, bet vēlnišķīgi. Otrkārt, šo bausli pārkāpj ne tikai tas, kas dara ļaunu, bet arī tas, kas var savam tuvākajam labu darīt un palīdzēt novērst ļaunu, pasargāt un glābt savu tuvāko, lai tam nenotiek pārestība vai cits ļaunums, bet to nedara. Ja tu kādam, ko tu varētu apģērbt, ļauj aiziet plikam, tad tu viņam esi licis nosalt. Ja tu redzi kādu izsalkušu un to nepabaro, tad tu liec viņam mirt badā. Tāpat, ja tu redzi kādu bez vainas uz nāvi notiesātu vai līdzīgā postā, bet to neglāb, lai gan zini līdzekļus un ceļus, kā viņu glābt, tomēr to nedari, tad tu esi viņu nogalinājis. Un nelīdzēs, ja tu aizbildināsies, ka neesi pielicis savu roku,
devis padomu vai darījis kaut ko tādu, lai viņu piemeklētu šāda nelaime, jo tu viņam esi atrāvis savu mīlestību un tā liedzis viņam palīdzību, kas būtu ļāvusi viņam palikt dzīvam. Tāpēc arī Dievs taisnīgi sauc par slepkavām visus tos, kuri otram nelaimē, miesas un dzīvības briesmās nedod padomu un nepalīdz. Pastarajā dienā viņš tiem pasludinās briesmīgu spriedumu, kā Kristus pats saka: es biju izsalcis, un jūs nedavāt man ēst, es biju izslāpis, un jūs nedavāt man dzert. Es biju svešinieks, un jūs mani neuzņēmāt, es biju kails, un jūs mani neapģērbāt, es biju slims un cietumā, bet jūs mani neapraudzījāt. Tas ir, jūs būtu ļāvuši man un maniem ļaudīm mirt badā, slāpēs un salā, ļautu plēsīgiem zvēriem mani saplosīt un ļautu man cietumā sapūt un trūkumā aiziet bojā. Tas nav nekas cits, kā saukt tādus ļaudis par slepkavām un asinssuņiem. Kaut arī tu to neesi veicis ar darbiem, tad tomēr cik tas no tevis atkarīgs, esi atstājis otru nelaimē un ļāvis viņam aiziet bojā. Un tas ir tāpat kā, ja es redzu kādu slīkstam vai degam un spēju viņam sniegt roku, izvilkt un glābt, tomēr to nedaru, kas gan cits es būtu arī visas pasaules priekšā, ja ne slepkava un ļaundaris? Tāpēc Dieva nodoms ir tāds, lai mēs neļaujam ļaunam notikt ne ar vienu cilvēku, bet darām viņam visu labu, turklāt mīlestībā. Un, kā jau sacīts, tas īpaši attiecas uz mūsu ienaidniekiem. Jo tas, ka mēs darām labu draugiem, ir tikai parasts pagānu tikums, kā Kristus saka Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā 46. līdz 48. pantam. Te nu mums atkal ir dots Dieva vārds, ar ko viņš mūs grib rosināt, mudināt uz taisniem, augstiem, cēliem darbiem, lēnprātību, pacietību un, īsi sakot, mīlestību un labdarību pret mūsu ienaidniekiem. Viņš grib mums vienmēr atgādināt, lai atceramies pirmo bausli, ka viņš ir mūsu Dievs, tas ir, ka viņš grib mums palīdzēt, mūs atbalstīt un sargāt, lai mūsos noslāpētu vēlmi atriepties. Tas ir jādara un jāiegaumē, tad mūsu rokas būs pilnas ar labiem darbiem, ko veikt. Bet šāda sludināšana nederētu mūkiem, jo pārāk kaitētu garīgajām kārtām un aizskartu kartēziešu svētumu, tā atmestu viņu labos darbus un iztukšotu klosterus. Jo tad visi citi kristieši darītu tikpat daudz, pat daudz vairāk, un katrs redzētu, kā mūki ar liekulīgo, svētulīgo izskatu nero un maldina pasauli. Jo viņi šo un citus baušļus nav ievērojuši un ir uzskatījuši tos par nevajadzīgiem, it kā tie nebūtu pavēles, bet padomi. Turklāt viņi savu liekulīgo kārtu un savus darbus ir lielījuši un sludinājusi, lai viņiem būtu laba un viegla dzīve bez krusta un ciešanām. Tādēļ arī viņi ir saskrējuši klosteros, lai tiem nebūtu ne no viena nekas jāpacieš, nedz arī kādam jādara kas labs. Bet tu zini, ka Dieva pavēlētie ir tie īstie, svētie, dievišķie darbi, par kuriem priecājas Dievs un visi eņģeļi. Turpretī viss cilvēciskais svētums ir mēsli un smirdoņi, kas nepelna neko citu kā vien Dieva dusmas un lāstu.